saimītē mamma ir piedzimusi, bites izdarījuši izvēli par labu viņai. Līdz to šobrīd notiek visu pārējo kannu atgraušana un māšu likvidācija. Kā redzam, šeit bites tagad cenšas izvilkt ārā mātes cirmeni, lai vienkārši viņu izmestu. Blakus kannā to jau viņas ir izdarījuši, un tajā vēl nav pagūši, ir atgrauzuši, nokodušas kāpuru, bet nav izmetuši, vēl iekšā kāpuriņš ir māša. Savukārt te tagad redzam, kā viņš cenšas to māti izvilkt ārā, mātes kāpuru. Un šeit ir mammis, kuram par labu tikusi bišu izvēle. Līdz šim nereiz neesmu redzējis, kad māte būtu tā, kas graustu vaļā māšu kannas un likvidētu pārējās mātes. To dara bites. Es uzskatu, ka tas ir viens mīts, veco biškopu radīts. Un tagad jūs paši uzskatām redzat. Mammis man te pats staigāja. Vispār neklapēja, kā es tev tā saku, neklapēja neus pa pārējām māšu kannām. Ar māšu likvidāciju lieko nodarbojas bites, nevis mammas. Un arī, ka drīz būs bites izvilkuši ārā māšu cirmeni. Varbūt drusku palīdzēšu to ies. Nav vajadzība. Dupis jau ārā. Redz, man šitam te divas grib ķerties pie otras māšas izvilkšanas nokūstās. Pasteidzināsim to procesu. Es izvilkšu ārā. Kā. Šādi izskatās. Nāc kāpurs un reku bite vēl kā ar prom, lai izmestu. Un kaut kā tā. Šito atliek tika izmest vēl ārā. Un tagad nākamās bites cenšas šito mātes cirmeni izvilkt ārā, izmest.